Seniors zaudē redzi. Saruna podcastu sērijā Redzes laukā. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Mēs esam podcastu ciklā Redzes laukā. Šis podcasts ir sociālais projekts, ko inicijē un atbalsta Sijā Roša Latvija, un mēs tiksimies 5 vai pat vairāk epizodēs runājot par redzes veselību un pats svarīgākais, kā nenonākt līdz redzes traucējumiem. Mēs esam veselā podcastu ciklā un jautājumā par redzes traucējumu ietekmi uz sabiedrību, uz veselību, uz ekonomiku, uz katru no mums. To mēs risināsim praktiski tādā kā seriālā, tiekoties ar Latvijas labākajiem speciālistiem, tiem cilvēkiem, kuriem ir pieredze gan pašiem esot ar redzes izaicinājumiem un traucējumiem, gan tuviniekiem, gan tiem, kas, protams, zina, kā mēs kopā varētu kā sabiedrība labāk par šo jautājumu domāt un risināt. Mums ir savs moto, un šis moto ietver to, ka zināmā mērā ir zāles veselības aprūpē, un sabiedrībā arī ir zāles, un tā ir sadarbība. Līdz ar to par daudziem jautājumiem mēs runāsim tieši caur šo sadarbības perspektīvu. Šodien mums ir epizode, kurā mēs tiksimies un domāsim par senioriem, kuriem ir redzes izaicinājumi, redzes traucējumi, par senioru dzīvi un problēmām, ar ko tie saskarās, un, protams, arī ārstniecības perspektīva un veselības aprūpes perspektīva būs tā, par ko šodien mūsu podkāsta epizodē runāsim. Un tāpēc man ir 2 brīnišķīgi runātāji. Es to sākuma mantru, ko tikko kā izteicu un pastāstīju tā nopietni, esmu pats arī pietiekami satraucies, jo tēma nopietna. Šodien studijā mums ir Aija Barča, Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētāja, ilgadēja līdere un eksperti sociālās politikas jomā. Ikdienā ir ciešā saskarsmē ar pacientiem un viņu tuviniekiem Liepājas Piejūras slimnīcā, konsultējot viņus sociālos jautājumos. Labadiena! Labdien! Kāda ir sajūta, ka piesaka tik cēli un ar tik ļoti gara biogrāfija? Vesela epizoda var vēl Redziet, katram dzīvi mums ir sava un taisnība jau vien pateicāt. Esmu pietiekami sena, arī saistīta ar jautājumiem, par kuriem šodien runāsim, un tik tiešām strādāju. Un strādāju ar personām, kuras ārstējās gan ambulatori, gan arī klīnikas nodaļās. Tā ir taisnība. Un pensionāru federācija tā ir. Tas ir mans sabiedriskais pienākums. Sabiedriskais pienākums. Jums arī vaļasprieki ir, Barčas kundze, šajā sakarā? Ir jau ir. Vaļasprieku jau ir, bet tie jau arī mainās. Un redziet, es esmu 3 bērniem vecmāmiņa un 2 jaukām mazmeitiņām vecomīte. Bet viņš man nesauc par vecomīti, tādēļ, ka es strādāju un neesot vēl tik sena. Viņš man sauc vārdā. Vienkārši. Un mēs jūs arī sauksim vārdā šodien. Tiešām. Tieši tā. Lielas paldies. Un otrs mūsu runātājs ir ārsts, dr. Juris Vanaks, Latvijas acu ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs, oftalmologs, ilgtspējīgas politikas Latvijā acu un redzes veselības jomā aktīvs virzītājs un sabiedrības izpratnes par acu veselību veicinātājs. Labdien! Vai mēs varam Barčas kundzes Aijas priekšlikumu uzrunāt jūs vārdā arī saglabāt mūsu podkāstā? Brīnišķīgi. Juris, Aija un Mārtiņš. Jautājums, protams, ir ārkārtīgi dziļš, ja mēs paskatāmies par redzes zudumu ietekmi uz cilvēka dzīvi. Tādās līdzībās runājot, droši vien tas izviļņojās cauri visai dzīvē, tad, kad šāds notikums ienāk pie cilvēka. Aija, sakiet, seniors, redzes zudums un tā kā patiesais efekts uz dzīvi, sadzīvi un izjūtu. Kā jūs to raksturot? Redziet, man jau gribētu sākt ar to, ka pašreiz, ne tik vien pasaulē, bet arī Latvijā, mūsu speciālisti, ārsti, gan ģimenes ārsti, gan īstie acu ārsti, viņi dara fantastiskas lietas. Nav sevišķi skaisti, bet jūs man īsti trāpījāt, jo es pati visu savu mūžu biju tūredzīga. Un tad tāda diagnoze, ko sauc par kataraktu, diez kāpēc man piezagās. Man ir ļoti labs ģimenes ārsts, kurš man deva nosūtījumu pie acu ārstiem, nokļuvu Ventspilī,
Kurzemes atu centrā, un lūk, no tūredzīgas dāmas es kļuvu par tālredzīgu, un tagad kokiem pēdējos žagariņus var saskatīt. Tikai lacot vajag lacīšanas brilli. Es zinu, kā iet cauri šim ceļam. Mēs par to esam runājuši arī Latvijas pensionāru federācijā, un šodien zinot, ka es nākšu šurp šeit, viņa teica tā, varbūt mēs varam uzrunāt arī ģimenes ārstus, lai viņi dod to nosūtījumu pie acu ārsta. Un tad jau tas ceļš ir vienkāršāks. Pirms mūsu sarunas jau mēs ar doktoru parunājām, un viņam ir vairāki priekšlikumi un satraukums. Mēs samainīsimies ar e-pastiem, un es varu apsolīt, ka mēs uzrunāsim arī Latvijas pensionāru federācijas vārdā Labklājības ministriju, lai mums šie finansējumi nepietrūkst. Jo tās ir fantastiskas lietas, ko pašreiz dara mūsu valsts speciālisti. Paldies, un droši vien pie speciālistiem arī vēršamies šajā sakarā. Aijas minētie satraukumi, droši vien tie arī vairākās kārtās liekami, varbūt ar tādu skatu no ārsta perspektīvas un arī organizāciju pārstāvju perspektīvas. Kā mums izskatās Latvija šobrīd ar karstajiem punktiem šajā jomā, un kur jūs saredzat, ka, ja pietiktu tās naudas, ja pietiktu tās iniciatīvas, mēs varētu dabūt kādu lielāku progresu šajā jomā, kas palīdzētu cilvēkiem nenonākt tajā teritorijā, kur ir redzes traucējumi? Jā, tas arī ir tāds, kā jūs droši vien teicāt, tāds daudzšķautnains jautājums pēc savas būtības, jo, teiksim, vēl pirms 4 mēnešiem, kas bija, 24. gada beigas, ja, kad mēs notika aktīvu sarunu par daudzām tādām lietām, ko vajadzētu uzrunāt, teiksim, ko vajadzētu sakārtot, gan ar Nacionālā veselības dienestu, gan ar veselības ministriju, veselības ministru. Tā perspektīva, viņš šķita, teiksim, tā ļoti rožaina, un teiksim, tas uzstādījumi arī dažos jautājumos viņi tika panākti ar tādu, teiksim, pozitīvu skatu nākotnē, ar tādu virzību, kas, teiksim, mūs no tā akmens laikmeta paliekām dažās tādās tā kā jomās pārvietot tuvāk Eiropas un Amerikas līmenim, jo, teiksim, tādā kopējā pacienta aprūpē, viņu konsultēšanā, diagnostikā, operāciju tehnikā, medikamentozajā ārstniecībā, principā mēs jau esam tajā Eiropas un tā kā Amerikas līmenī, bet šī gada sākums faktiski nāca ar tādu pesimistiskāku skatu, jo pašreizajā brīdī, teiksim, Nacionālajā veselības dienestam ir tāda doma, ka varētu, teiksim, veikt izmaiņas tādām ikdienas, teiksim, kā lai to varētu precīzāk nodēvēt, bet finanšu plūsmas sadalē. Un un ieviešot šīs izmaiņas, faktiski pacientam pieejamību pēc oftalmologa pakalpojuma, kas būtu valsts apmaksāts, ja, un viņš būtiski samazinātos. Bet es ceru, ka līdz tam mēs nenonāksim, ka līdz ar to šī pieejamība pie acu ārsta un tikt uz konsultācijām vai uz operācijām, viņi saglabāsies vismaz esošajā līmenī, un es ceru līdz ar to, ka mums veidosies būtisks dialogs gan ar šiem dienestiem, ar veselības ministriju, un es ceru, ka arī sabiedriskās organizācijas, to skaitā pensionāru apvienība, nāks mums palīgā un mēģinās šo teiksim, problēmu ieskicēt un palīdzēt atrisināt. Jo, lai, teiksim, pilnībā tik nodrošināts tāds acu ārstu pieejamība, patiesībā šis finansējums būtu nepieciešams vēl lielāks. Lai būtu nodrošināts vēl lielāks un vēl, teiksim, tāds modernāk ārstēšanas pieejamība, mums būtu, protams, neapšaubāms šis vēl lielāks finansējums, bet no otras puses tad mēs arī spētu sniegt pacientiem šo labāko diagnostiku, labāko ārstēšanu, kas atbilst pasaules līmenim. Ja es drīkstu uzreiz uzdot tādu papildu jautājumu no tā, ko jūs stāstījāt, tad es saprotu, ka vienkārši ir risks, ka nav tā nauda, kas iepriekš ir bijusi, vai ne? Tā valstiski raugoties, un šī epizode, protams, arī ir trauksmes zvans, ko mēs tajā izvanam. Vai ir lauki tādās inovāciju jomā, nezinu, jaunas tehnoloģijas, jaunas zāles, ko mēs arī varētu sasniegt pēc kaut kāda brīža, ja vien valsts koncentrētos uz šo te lietu?
Jā, neapšaubām, to mēs varētu sasniegt. Mēs esam jau šajā virzienā aktīvi strādājam, esam sadzirdēti un pirmie soļi tajā virzienā ir veikti, jo no 1. janvāra valsts nodrošina jau šo anti-VEGF medikamentu apmaksu cukurdiabēta pacientiem. Tā gan ir noteikta grupa, bet turpinot dialogu ar valsti, mēs noteikti to visu arī varēsim šo grupu palielināt. Ir arī vēl kādas citas, vai tur valda tāda līdzvērtība, vai kā mums mēdz būt, diemžēl reizēm valstī, kad skatās uz kādām diagnozēm, tad kāds paliek ārpus borta, kāds ir iekšā uz tā valsts apmaksātā kuģa, kaut arī ikdienā abi ir līdzvērtīgi, tikai atšķirās kādas diagnozes. Šeit arī ir tā situācija? Pašreizējā brīdī, ņemot vērā, protams, kopējo tādu varbūt ģeopolitisko situāciju un zinot valsts tādus kopējos uzsvars, mēs arī, protams, varam kaut kādā veidā arī piekrist, ka ir dažas prioritātes, kas vairāk nepieciešams, bet neapšaubām veselības aprūpe arī viena no šīm prioritātēm. Jo tas arī pamatojas to, ka jo veselāks pacients, jo labāka valsts aizsardzība būs. Un šajā ziņā, ja atbildam uz uzdoto jautājumu, vai kāda grupa kaut kādā veidā uz kaut kādu medikamentu ir vairāk prioritārāka, man kā Latvijas Acu asociācijas priekšsēdētājiem un asociācijai ir viedoklis, ka nevajadzētu būt šīm atšķirībām. Un līdz ar to, tādos kopējos vilcienos, gan diagnostika, gan ārstēšana pagaidām visām grupām ir vienāda, bet ir jauns tādas ārstēšanas iespējas, kur šī ārstēšana dažiem pacientiem tiek uzsākts, bet vēl kādas grupas mums ir solīts, ka viņas tiks pievienotas vēlāk. Par tā mēs droši vien arī runāsim, ja ne šajā, tad citās epizodēs. Sakiet, no tādiem stereotipu un aizspriedumu perspektīvas. Es Alešu piesaucu, man ir tā fokus grupas mūžīgais dalībnieks. Mans tētis, kurš, tad, kad es viņu mēģinu aizvilkt pie ārsta ar jebkādām lietām, viņam arī ir gan redzes izaicinājumi, gan citas ligas un likstas, viņš saka, tas jau ar vecumu saistīts, ko tur visu, un viņš arī visur ķer un izjūt, ka viņa likstas izņemot viņa cienījamo dēlu. Citi neuztver līdz galam nopietni, jo viņam redz sirma galvu, tad jau tur, ko tu tur no sērijas ņemies. Un te man tas vissāpīgākais šajā šķiet arī tas, ka reizēm redzes zudums cilvēkam gados, vai tad vispār tā valstī ir problēma, vai ne? Cik jūs sāpīgi izjūtat šos stereotipus, diskrimināciju, un tieši es atļāvos tādā ļoti, es pat teiktu, nekorektā veidā, bet nosaukt vārdā to ziloni istabā, ka mēs reizēm ignorējam cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi ir pārkāpuši kādam gadu slieksnim. Diemžēl tā arī ir, bet te jau ir tā otrā puse, ka jūs kā dēls būtu ļoti laipnus, lai palīdzētu tētim pieteikt ģimenes ārsta nosūtījumu. Jo ģimenes ārsta nosūtījums arī dod savas priekšrocības, un tad tā ir valstī noteiktais līdzmaksājums, tā viņš sauc, ja? Un, ja tētim būtu ģimenes ārsta nosūtījums pie cienījamā acu ārsta, tad viņš padomātu un teikt, laikam, dēls, tu pareizi domā, būs vien jāaiziet. Jo, redziet, mēs seniori gados, reizēm mēs negribam, ka mūs kaut kur sūta vai kaut ko saka, bet šodien arī mums tikko bija domes sēde un valdes sēde Latvijas pensionāru federācijai, un viņi zina, ka es nāku šodien un par ko man uzdos jautājums, un dažas dāmas man teica tā, es aizēju pie ģimenes ārsta un gribu šo nozīmējumu pie acu ārsta. Ģimenes ārsts saka tā, tu savu personas kodu zini? Tev ir tik daudz gadu, priekš kam vajag. Diemžēl tas ir tā teikt, varbūt kāds pēc tam uz mani apvainosies un teiks, kā viņa tā var atļauties runāt, bet tie ir ļoti konkrēti gadījumi. Tā viena puse, ka seniors pats nevēlas iet, man jau neko nevajag, man jau ir tik un tik gadu, a otra puse, ka senioru kāds negrib nosūtīt un neieteiks aiziet pie daktera. Mans ģimenes ārsts man ātri aizsūtīja. Es viņam teicu, man kaut kāda migla tai vienā acī. Viņš teica, ko?
pie ārsta ātri un prom uz Ventspili pārbaudīt. Nu, ja man tā saka ģimenes ārstes klausu un eju. Nu, lūk. Tā kā es domāju, tas, ka mums, pēc taisnības jaunieši neapvainojieties, bet ar senioriem jau arī reizēm ir jārunā ļoti, uzmanīgi. Viņi ir jāpārliecina, jo mēs reizēm esam pietiekami spītīgi, jo mēs jau zinām ļoti daudz un mēs zinām visu ko, bet izrādās, ka nezinām visu ko. Un tad ir vajadzīgs tās nākošās vai aiznākošās paudzes atbalsts. Un man gribētos teikt, ka mums trūkst tā izglītošana. Jo, piemēram, ja, teiksim, lauku apvidū. Pilsētā tas nebūtu tik satraucoši, bet lauku apvidū kādai omītei vai vecomītei paliek sliktāka redzi, uz kurien tad viņa ies. Ja mēs, piemēram, skatāmies tagad, un man ļoti uztrauc, kad es ieraudzīju vakardienu informāciju, ka tikai 42% no ģimenes ārstiem ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Ar šogad janvāra mēnesi. Mīļie, tas nozīmē, ka būs diezgan sarežģīti arī ar ģimenes ārstiem. Mēs cerēsim uz to brīdi, kad epizode iznāks. Šis ir ieraksts, ka varbūt tas procents būs paudzes lielāks un ministrs būs ticis ar to lietu galā, kā ambiciozi pieteicis. Bet jautājums, AIS varētu, man šķiet, klausīties veselus kursus par to, kā runāt savā starpā vispār. Tiešām sirsnīgs paldies par šī jautājuma atvēršanu, akcentēšanu, par izglītošanas pusi tādā ārsta pieredzē skatoties. Kāda ir cilvēku smalki izsakoties zinātība, zināšanas par to, ko viņiem vispār piedāvā mūsdienu medicīna, jo man pašam vairāk miedarbojoties kā pētniekam, piemēram, ar onkoloģijas pacientiem. Daudzi pacienti reizēm saka, ka viņi nāk ar zināšanām par terapijām, ko jau paši meklējuši un skatījušies, reizēm, ka ārsts viņiem pat nav pateicis, jo viņi paši ir izzinājuši vairāk un prasa tādā proaktīvā veidā, vai ne? Kāda šeit ir situācija par cilvēku zināšanām, ko viņiem dod modernā, mūsdienīgā medicīna, zāles, iespējas šeit Latvijā un citur pasaulē? Atbildot šo jautājumu, iespējams, arī būs vairākas tādas atbildes, jo pirmais, ko es gribētu teikt, es varbūt nedaudz gribētu Bačs kundzei oponēt, jo pašreizējā situācija ir tas, ko jo ikdienā, protams, ka acu ārsts lielākā tāda, teiksim, pacientu daļa ir, teiksim, tā 60 plus pacientu, jo, teiksim, tā man kā ķirurgam. Un tas sanāk, tie ir tātad glaukomas pacienti, kataraktas pacienti, māklas deģenerācijas pacienti, tīklens atslāņošanās pacienti. Un pašreizajā brīdī ir izaugusi, teiksim tā, izaugusi paudze, ja, kas faktiski neatkarīgas iegūšanas laikā bija apmēram 40 gadu veci. Pašreizajā brīdī tātad viņiem 70 plus, un viņi principā ir izbaudījuši faktiski, teiksim, šos neatkarības augļus. Mums ir brīvas sarunas, brīvas domāšanas, tehnoloģija attīstības laikmets, un pacients nāk sagatavots jau uz operāciju, informāciju, uz operāciju, uz konsultācijas ar zināšanām par savām slimībām, un līdz ar to viņš pats zina, ko viņš tieši vēlas, teiksim, kāda slimība viņam varētu būt, ko viņš vēlētos tā kā ārstēt, un rezultātā, ka viņš var faktiski, teiksim, skaidri nodefinēt, kādas ir tieši viņa vēlēšanās. Jo, ja, teiksim, kādreiz mēs redzējām pacientus, kas ir tiešām, kuriem grūti izskaidrot, kā viņi līdz tādam stāvoklim nonākuši, tad pašreizajā brīdī tad pacients saviem redzes traucējumiem, līdz ko viņam tāda parādās, viņš jau zina, kur ir jāiet, pie kā ir jāvēršas, un kāds būs potenciālais iznākums, jo informācija viņa ir pieejama, internets ir attīstīts, datu apmaiņas iespējas ir
ir ļoti liels, gan mobilajā telefonā, gan datorā, un līdz ar to tas izglītības līmenis pašreizējā brīdī arī, teiksim, šajā senioru paudzē ir ļoti augsts. Neapšaubām, vienmēr ir kāds izņēmums, bet tas droši vien ir atsevišķs stāsts. Jā, tika celta roka. Jā, es jau roku māju. Un kāpēc? Tāpēc, ka te nav runa par to, ka seniors neko nesaprot, ka viņš neko nav izlasījis un neko nezina, bet tās ir personas, jūs pareizi pateicāt, 60 plus, bet mums ir nākošā paudze, kura arī aizies līdz tiem 60 plus, un manuprāt, tā izglītošana un stāstīšana pašreiz viņiem tas nav aktuāli. Bet tad, kad nonāk līdz tiem 60 plus, 65 plus, tad jau vienam otram ir diezgan pavēlu. Tā kā sabiedrības izglītošana, manuprāt, jau būtu jāsāk no skolas vecuma. Vispār veselības mācība, kas kādreiz skolā bija, bet pašreiz, un tur varētu būt arī šīs mācības par acu veselību. Ne jau tāpēc, ka seniors varbūt negrib vai nesaprot kaut ko, bet te ir jautājums, vai ārsts, acu ārsts, oftalmologs pieņem privātpraksē vai stacionārā. Atšķirības jau ir arī samaksā. Un, diemžēl, tagad Latvijā jau vidējā pensija pagājušā mēneša beigās ir kaut kur ap 600 eiro, bet ne jau visiem. Mums ir arī seniori tādi, katram mūsu sava dzīve, viens otrs ir strādājis savā dzīvē diezgan maz, un arī viņa pensija ir salīdzinoši zema. Un tad ir jautājums, kā nokļūt līdz acu ārstam, kā nokļūt līdz ausdeguna kakla ārstam, kā nokļūt līdz kardiologam. Un senioram tas galvenais ārsts būtu ģimenes ārsts, kurš tagad izvērtē un saka, tev ātri ir jādodas pie acu ārsta, jo viņi tev var palīdzēt, un viņi tev veiks operāciju, pēc tam tur būs zāles, un nezinu kas, un tu saproti, tu pats varēsi visu redzēt. Nevis ar vienu aci slikti, ar otru aci, un galu beigās tu vairs neko neredzēsi. Es domāju, ka tāds, ko Rošē tagad sāk, un ko jūs darāt, manuprāt, tas ir ļoti labi. Jo cilvēkiem ir jāzina, kā jārīkojas. Tas, ka mēs daudz ko lasām un daudz ko mēs gribam uzzināt, tā ir viena lieta, bet. Un tad es šodien klausoties šo diskusiju un piedaloties, es domāju tā. No valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām daudzus gadus jau atpakaļ, kamēr man bija tā iespēja strādāt tajā Jēkabielā, 1% mēs novirzījām ārstniecībai. Tas toreiz bija paredzēts ārstniecības personu darba samaksai vai arī kādām citām nopietnām lietām. Bet Latvijas pensionāru federācija, vaicājot Nacionālajam veselības dienestam, kā tad to 1% jūs tērējat? Gadiem ilgi tas notiek, bet tie ir miljoni gadā. Acīm redzot, pēc šīs sarunas saspringšu un pavaicāšu vēl vienreiz, kā tiek tērēts tas 1% no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Pastāstiet skaidri un gaiši. Ļoti labs tāda pašapņemšanās to darīt. Ko jūs ieteiktu likumdevējiem, ņemot vērā mūsu sarunas kontekstu? Kas ir tas svarīgākais, ko vajadzētu šobrīd padomāt no politikas perspektīvas? Varbūt es varētu šo, teiksim, nepaust kā tāds, teiksim, kā Nacārsts asociācijas valdes priekšsēdētājs, jo tad tur droši vien, ka vajadzētu mums kopējo tādu valdes viedokli un Nacārsta viedokli, bet neapšaubām pašreizējā brīdī, es domāju, uz ko jāfokusējas, tas ir tātad, varbūt mēģināsim saglabāt esošo stāvokli, jo viņš pierādīs, ka
ir, teiksim tā, kopumā ir baigi ok. Tas, teiksim, pacienta pieejamība pie acārsta uz acu operācijām un uz iespējamu ārstēšanu. Mēģināsim, teiksim, nepieļaut šo kaut kādu izmaiņu ieviešanu, kas pašreizajā brīdī tikai plānots. Ja mēs nonāksim līdz šī esošā stāvokļa saglabāšanai, tad, protams, turpināsim to iesākt, teiksim, ceļu, to cīņu, lai mēs, teiksim, dažās tādās sfērās tomēr arī, kā sakām, būtu, teiksim, no šī akmens laukmeta arī pilnībā izlaustos. Pirmās iezīmes jau ir, valsts ir nākus pretī, un es domāju, ka mēs arī to ar visu turpināsim. Paldies, Aija. Atkal gribu piebilst. Redziet, un tad mēs nonāksim pie tā, ka cilvēki ir jāizglīto. Tad mēs ar dakteri runājām, un 60 plus, tā teikt, cienījamie pensionāri. Bet tad, kad mūsu bērni un mazbērni nonāks līdz pensijas vecumam, tad ko mums tagad ar viņiem darīt? Mums ir ļoti daudzi. Iekāpsim tramvajā, autobusā, nelieli cilvēciņi, savā telefonā, mājās spēlējam spēlītes, ar draugiem, katram savs, un sarunājamies. Viņš tur otrā pilsētas galā, es zinu arī tādus, kur sarunājas ar citām valstīm, ja? Arī pat tādas runas un spēlēšanās, kur pie mums vēl ir vakars, tur jau dziļa nakts un tā tālāk. Tad manuprāt, ir pienācis laiks, lai stāstītu par acu veselību arī šiem cilvēkiem. Jo, manuprāt, tā skatīšanās ekrānā, tā strādāšana ar tehnoloģijām, cik tad ilgi to drīkst darīt, lai tas cilvēkam nekaitētu. Un, manuprāt, tad dakteris būtu īstais, kurš to varētu izstāstīt. Arī tiem cilvēkiem, kuriem vēl ir tālu līdz pensionēšanās vecumam un līdz Latvijas pensionāru federācijas aktīvām darbībām. Es ar savām moderatora laipnām tiesībām apvienošu minēto un pielikšu klāt vēl pats tādu demokrātijas perspektīvu. Man šķiet, ka nevienā no elementiem, vai tu esi statusā pacients, vai tu esi statusā kā sabiedrības loceklis, kurš vēl nav pacients, bet nevienu grupu nevajadzētu atstāt droši vien novārtā. Ja izglītojam, tad izglītojam visus. Ja runājam un skatāmies, raugāmies uz pacientiem, visiem līdzīgas iespējas, gan tehnoloģija, gan medikamentu pieejamībā ir aktuāla lieta. Un droši vien pabeidzot ar tādu demokrātisku pastāstu, lai izdarītu spiedienu uz veselīgu spiedienu, uz politiķiem, kas pieņem lēmumus. Sabiedrībai arī jābūt izglītotai par savām iespējām, ko viņa ir pelnījusi caur saviem nodokļiem, ko droši vien maksā. Un par šīm tēmām mēs arī turpināsim runāt mūsu nākamajās epizodēs. Mums ir paredzēts epizodes par veselības ekonomiku, par pacienta unikālo pieredzi, esot gan kā tuviniekam, gan pašam ar redzes traucējumiem. Un, attiecīgi, protams, arī virkni sociālo eksperimentu, ar kuriem mēs miedarbosimies gan sociālajā tīmeklī, gan arī pašu epizožu noslēgumos. Šodien es saku paldies Aijai Barčai, sirsnīgs paldies. Un, protams, saku paldies arī doktorim Jurim Vanagam. Paldies jums! 3 galvenie secinājumi no šīs epizodes. Pirmkārt, Latvijā acu ārsts ir tiešās pieejamības speciālists. Tātad nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Otrakārt, no šā gada 1. janvāra pacienti ar diabēta mākulas tūskas izraisītiem redzes traucējumiem varēs uzsākt saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu injekciju formā. Taču būtiski, pacienti ar vecuma izraisītu mākulas deģenerāciju šobrīd vēl valsts finansētu ārstēšanu injekciju formā nevar saņemt. Tomēr ļoti gaida. Treškārt, atceramies, ka arī seniori grib dzīvot kvalitatīvi. Un mēs pavisam noteikti tiksimies arī nākamajās podkāsta epizodēs, un ne tikai, jo katru podkāsta epizodi pavada arī sociālais eksperiments, ko varēsiet redzēt pēc brīža, kā arī atsevišķi sociālajos tīklos. Saruna ar ģimenes ārstu Aini Dzalbu.
Šodien esam attālināti sazinājušies ar Aini Dzalbu, kurš ir no Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas un arī pats ir ģimenes ārsts, lai runātu par pacientiem ar redzes traucējumiem un redzes veselības izaicinājumiem. Labdien, doktori! Paldies par jūsu laiku. Un mēs esam tādā kā sociālā eksperimentā. Kas notiek tajā brīdī, kad ģimenes ārsta kabinetā ienāk pacients, kuram ir sūdzības par strauju, iespējams pakāpenisku redzes zudumu vai redzes traucējumiem, tīpaši, ja skatāmies uz pacientiem gados, sociālā eksperimenta būtība, kas notiek tajā brīdī ģimenes ārsta galvā? Pirmkārt, ir divas lietas jānošķir, ko jūs minējāt jautājumā. Pirmkārt, ja pacients atnāk ar redzes zudumu pēkšņu, kas ir noticis, tā bez šaubām ir neatliekama situācija, un tad mēs veltam visus savus spēkus, lai pacientam noorganizētu vai palīdzētu nokļūt līdz kādas slimnīcas uzņemšanas nodaļai. Un bez šaubām tas būs mūsu vadošās lielās slimnīcas universitātes klīnikas, jo acu ārsta pieejamība tādos akūtos situācijās ir diezgan ierobežota, un mūsu valstī nav varbūt tāda kārtība izveidota, kā mēs pacientus varam pārvaldīt tādās akūtās situācijās. Tā kā principā tas ceļš būs uz uzņemšanas nodaļu neatliekamā kārtā. Bet, ja mums pacients atnāk un atzīmē redzes pasliktināšanos pēdējā laikā, kas ir tāds pakāpenisks, bet tomēr traucējošs un progresējošs, tad bez šaubām mēs pacientu arī virzīsim konsultācijai pie acu ārsta. Ņemot vērā, ka acu ārsts ir konsultants, kam nav vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums, tā saucamais tiešās pieejamības speciālists, tad pacienta uzdevums, tātad kādu sūdzību pamanot, pierakstās pie acu ārsta un gaida. Un tad tieši šeit ir tas varbūt tā problēma jautājums gaidīšanas laiks, jo tas var būt ļoti dažāds. No 3 mēnešu līdz 6 mēnešu, reizēm pat ilgāk, un bieži vien tas risinājums ir maksas konsultācija, ja tā sūdzība ir pietiekami traucējoša. Protams, arī primārās veselības aprūpes līmenī mēs mēģinam iesaistīties un kādu no šīm problēmām atrisināt. It sevišķi tās problēmas, kad mums nav vajadzīga kāda smalka aparatūra. Ģimenes ārstam nebūtu problēma diagnosticēt tādu iekaisīgas saslimšanas vai konjunktivītu vai plakstiņu iekaisumu, vai arī, ja kāds svešķermenis ir acī, arī to mēs varam dabūt ārā pietiekami veiksmīgi, bet tad, kad mums ir vajadzīga kāda smalkāka izmeklējuma, tad, protams, Latvijā tradicionāla ģimenes medicīna nesniedz tādus padziļinātus oftalmoloģiskus pakalpojumus, tad šeit būs vajadzīgs mums tātad okulista palīdzība. Bet tās domas, kas mums raisās galvā, pirmais jautājums, kā arī jūs uzdevāt mums nošķirt, vai tā ir akūta patoloģija, vai tā ir tāda, kur pacients tiešām var šos mēnešus gaidīt. Es domāju, ka lielā daļā gadījumā mēs uz šo jautājumu spējam atbildēt, uzklausot pacientu sūdzības, un otrs posms, tad, protams, ir šis organizatoriskais posms un nosūtījums pie kolēģa okulista. Lielā daļā vēl gadījumu, kad pacients pie mums atnāk un atzīmē redzes traucējumus, mēs atbilstoši vecumam veicam vismaz tādu virtuālu skrīningu par tiem potenciālajiem iemesliem. Ja tas ir jaunietis, tad tur būtu viena veida problēmas. Ja tas ir pacients zināmā vecuma posmā, gados, tad ir attiecīgi citas slimības, kam mēs varam pievērst uzmanību. Un, protams, ja tas mums ir zināms pacients ar cukura diabētu, tas atkal ir mazliet cits stāsts. Un paralēli šīm acu simptomiem mēs bez šaubām arī pievēršam uzmanību tādai pārējai somatiskai veselībai, jo acu kādi simptomi var norādīt arī uz kādām citām saslimšanām. Tā kā potenciāli tas diferenciāla diagnostika spektrs ir klāsts, ir pietiekami plašs, bet pamatā jau mēs tomēr koncentrējamies uz tām biežākajām slimībām, kas ir saistīts ar kādu redzes pasliktināšanos. Un pamatā jau tāds ceļš, es domāju, ģimenes ārstiem ir skaidrs, kā šīs situācijas pārvaldīt, bet bieži vien tiešām pacienti iestrēgs šajās gaidītāju rindās. Kā jūs minējāt, ģimenes ārsts un primārā veselības aprūpe seko pacientam līdzi arī tad, kad viņš iziet no ārsta kabineta visā pacienta ceļā. Jautājums, kādi ir pacienti, kuriem ir redzes izaicinājumi, vai viņi seko ārsta rekomendācijām, dodas tālāk pie citiem ārstiem, vai viņi varbūt ir spītīgāki, varbūt baidās no kādiem stereotipiem, varbūt varētu iedot tādu portretu Latvijas pacientiem, tiem, kas saskarās ar redzes traucējumiem. Runājot par acu saslimšanām, parasti pretestības nav, lai apmeklētu acu slimību speciālistu.
Jums citās jomās ir problēmas, varbūt tā ir kāda uroloģija, psihiatrija, tur ir sarežģītāk. Pie acu ārsta šī stigmatizācija nav liela, un tur pacienti labprāt arī piesakās un apmeklē. Problēma ir tajos gadījumos, ja šī slimība tiešām ir, piemēram, katarakta vai arī glaukoma, kas ir pakāpeniski lēni progresējoši, pacienti adaptējās. Ja pirmajā brīdī, ievērojot sūdzības, ja tajā laikā nenoreaģē pats pacients, pieņem šo situāciju, saprot, ka nekas jau slikts nenotiek, sadzīvo un pakāpeniski, ja šī slimība progresē. Protams, kataraktas gadījumā tas risinājums būs gana veiksmīgs, arī ja šī problēma tiek diagnosticēta ar gada nobīdi, ja, bet ja tā ir kāda cita saslimšana, ja kāda tīklenes problēma vai glaukoma, tad gan situācija var būt krietni tāda smagāka un šīs sekas var būt neatgriezeniskas. Tā kā praktiski cik ir pacienti, tik arī šīs ir situācijas, tādas mēdz būt arī pieejas, un šeit ir līdzīgi, kā pacients vispār risina savas veselības problēmas. Ir pacienti, kas tā ļoti atbildīgi un ļoti ieinteresēti, ir kas drīzāk tādi pieņemoši, saista dažas sūdzības ar vecumu, ar kādu citu slimību, Latvijā diezgan tipiski visu norakstīt uz sliktu asinsriti un pieņemt kā redzes traucējumus, kā neatņemamu novecošanās sastāvdaļu. Bet šeit noteikti, ja ir šīs sūdzības, un tad vismaz ar ģimenes ārstu ir jāpārunā, mēs noteikti tad kādu ieteikumu sniegsim, un tiešām tas bieži vien varētu būt acu ārsta apmeklējums, vai atsevišķos gadījumos arī optometrista apmeklējums, arī varētu būt reizēm gana laba alternatīva. Un noslēdzošais jautājums, jūs pārstāvat arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju. Kāda ir situācija starp laukiem un pilsētām? Kādas ir šīs te atšķirības un kādās jomās varbūt cilvēki, kas dzīvo laukos, ir ar vairāk problēmām un izaicinājumiem, kad vēlas salabot un ārstēt savu veselību? Mūsu pacienti reģionos noteikti saskarās ar dažādiem izaicinājumiem, ko mēs saucam par tādu kā pieejamības problemātiku. Protams, dzīvojot attālākās lauku teritorijās, mums jārēķinās, ka acu ārsts parasti būs kādā lielākā pilsētā vai kādā lielākā ārstniecības iestādē. Un ir jāsaprot, ka tur būs jāorganizē ne tikai pieraksts, bet būs arī jāpārdomā tas viss ceļš, kā mēs nokļūsim līdz acu ārstam un kā mēs atgriezīsimies atpakaļ mājās. Un tas bieži vien ir tāds atkal izaicinājums pacientiem un viens no iemesliem, kādēļ mēs šīs vizītes atliekam. Bet šeit, protams, ir jāsaka, ka šeit ir gan pašiem jābūt gana atbildīgiem, atsaucīgiem, gan bez šaubām, vajadzības gadījumā jāsadarbojās radiem, draugiem, kaimiņiem, protams, arī sociālo dienestu. Es domāju, ka mēs esam diezgan kautrīgi izmantot šos potenciāli valsts nodrošinātos pakalpojumus. Mēs saprotam, ka sociālā palīdzība var atšķirties katrā novadā, kā tā tiek organizēta, bet ir dažādas programmas un arī paredzētas dažādi atbalsta pasākumi, kā mēs iedzīvotājiem, kuriem šī palīdzība vajadzīga, tiešām varam palīdzēt. Un galu galā pēc savas pieredzes var teikt, arī vienkārši vēršanās vietējā pašvaldībā arī varētu būt kā risinājums un tiek rasti dažādi sadarbības mehānismi, kā mēs varam nokļūt pie mūsu kolēģiem kādās attālākās, no reģioniem lielākās pilsētās vai lielākās slimnīcās. Tā kā noteikti šos risinājumus var mēģināt rast. Paldies, doktor, par jūsu laiku un lai labi izdodas palīdzēt Latvijas pacientiem. Paldies jums, lai veicās. Mēs runājām ar ģimenes ārstu Aini Zalbu, kurš pārstāv arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju. Un skaidrs no šīs sarunas ir viens, ka arī pašiem pacientiem jābūt atbildīgiem pacienta ceļā un jāļaujas ārsta rekomendācijām doties, sekot sev līdzi un, protams, izmantot tās Latvijas veselības aprūpes iespējas, ko veselības aprūpes sistēma mums sniedz. Podcastu sērija Redzes laukā veidota sadarbībā ar Roche Latviju.